Namastē. Man sauc Dace Grugule, un šī saruna būs veltīta Latgalei. Tātad šo sarunu grib šo channelingu atbalsta un kūrē augstākie spēki. Un nodošu jums informāciju, ko augstākie spēki grib jums nodot. Sāksim ar to, kad Latgale tādā teritorijā, kā jūs viņu šobrīd redziet, kā jums ir uz kartes, neatbilstīs bišķiņ tam, kā par kādu Latgales teritorijas daļu mēs runāsim. Tā ietver visu Latgali, un ja mēs ņemam karti, tad tas ir gan uz augšu, vēl bišķiņi ņemam klāt, ka šobrīd nav, neskaitās pēc jūsu mēra Latgales teritoriju, un arī uz leju ar dažiem izņēmumiem, un arī šinī viņš iet vairāk, tā kā dziļāk, tuvāk bišķītiņi Rīgai, kas ir lielāka. Mūsu skatījumā šī teritorija ir lielāka nekā jums šobrīd viņa ir definēta kartē. Tātad vēl arī piebildīsim to, ka Latgale, kā šis reģions, viņš enerģētiski nav bijis tā kā saistīts ar Latviju, kādā jūs to redziet izpratnē, kā kopums. Latgale vienmēr kā reģions, viņš ir bijis enerģētiski savādāks nekā Latvijas. Kā jūs redziet Latviju un kā Latvija noteikti kartē, tātad tā ir pilnīgi cita enerģija, kas pārstāv visu Latviju. Latgale ir savādāka. Šobrīd mēs varam pateikt, ka Latgali kūrē citi spēki jau. Līdz šim Latgales teritoriju kūrēja divi. Bija interesētās divas civilizācijas ar plus un mīnus zīmi. Šobrīd, mainoties civilizācijas ieinteresētībai, to, ko gribēja sasniegt, kas ir redzēts, Latgali jau šo teritoriju pārņem vienota civilizācija, kas ir noteikts jau savi mērķi, uzdevumi, uz ko arī viņš ies. Vēlreiz šeit nevajag pārprast par Latviju, ka tas, tā kā šinī mirklī tā, un arī, tā ir kā kopējā teritorija, kas jau no seniem laikiem tiek kūrēta savādāk, nekā tiek kūrēta pārējā Latvijas teritorija. Viņai ir sava sistēma. Un ar ko Latgale ir ļoti īpaša, un ar ko Latgales teritorija un Latgales enerģija ir ieinteresēta citām struktūrām, ar to, ka mēs varētu to nosaukt, ka Latgale ir atvērtā sirds telpa, un līdz ar to šai reģionā dzimst cilvēki, kam ir atvērtā sirds telpa, un otrs prestats ir pilnīgs, kad sirds telpa ir pilnīgi aizslēgta, un viņi nāk uz šo teritoriju jau ar savu mācību. Un alkoholisms bija viens no šī reģiona tādiem pārbaudes instrumentiem, ar ko skatījās, kādā veidā cilvēks var saglabāt caur alkoholu savu sirds telpas tīrību, uz ko viņš ir spējīgs, uz ko viņš nav spējīgs, cik viņš var saglabāt cilvēcīgu, cik lielā mērā alkoholisms nostrādās uz ego daļu, un ego daļa būs daudz spēcīgāka par sirds telpas enerģiju. Un tāpēc Latgale šis alkoholisms izplatījās daudz lielākā mērā kā visā Latvijā. Kā arī jūs noteikti esiet manījuši, ka Latgale arī daudzus gadus skaitās kā tāda ekonomiski visvājākā vieta kopumā, salīdzinājumā visu Latviju, kas arī savā mērā te ir zināmu spēku iedarbība, lai vājinātu tieši šo cilvēku sirds telpas enerģiju,
lai cilvēki dotos tālāk ar tiem, kam ir šī bija atvērtā sirds telpas enerģija, lai viņi dotos vēlāk. Un šeit arī būtu, kā lai saka, no vienas puses ieinteresētībā bija pārbaudīt, un otras puses, kāpēc tā tika, lai cilvēki ar šo sirds telpas enerģiju dotos tālāk un viņu translētu tālāk, ienestu jaunās vietās, jo ir jāsaprot, ka daļa, mēs nerunājam par visu daļu Latgales, par visiem cilvēkiem, kas Latgalē ir dzimuši, bet ļoti lielai daļai viņu DNS sistēmā ir šī jau atvērtā sirds telpas enerģija, un kas citās zemēs vispār nav, kur tas ir pilnīgi tāds jauns pavadiens, un līdz ar to arī šie cilvēki, arī ļoti liela, īstenībā ļoti liela daļa, kas pameta Latviju un devās emigrācijā, tie bija no Latgales, jo tur dzīves apstākļi tika radīti tādi, ka šie cilvēki devās tālāk, cik viņi apzinās šo sirds telpas tīrību un to enerģiju, tas ir tāds, varbūt tās, tika domāts, ka viņi dodoties tālāk labākos apstākļos, visu viņi tā kā savienosies vairāk ar savu sirds telpas enerģiju, bet diemžēl tā nenotika. Ir daļa, kas to spēja, aizejot, pārbraucot uz citu vietu, pie citiem dzīves apstākļiem, tieši sāka pastiprināt savu sirds telpas enerģiju un izplatīt. Bet, kā mēs redzam, šis mērķis netika sasniegts tādā mērā, kā bija likts un kā bija gaidīts. Un arī ļoti liela daļa, tie, kas arī Latgalē dzīvoja, kam bija šī atvērtā sirds telpas enerģija, viņa ar alkoholu tomēr šo otru spēku ietekmē bija spēcīgāka. Un tas atkal arī ir viss saprotams, jo dvēseli ienāca ar tādu uzdevumu, kā šeit atnākt, un izdzīvot, piedzīvot, kādā veidā tad saglabājās šīs sirds telpas enerģijas būtība kā tāda un kā viņu bija iznest līdzi cauri gadsimtiem. Tūlītās. Vēl mēs vēlētos teikt tādu lietu, ko mēs esam ievērojuši telpā, nolasot jūsu enerģētisko telpu un nolasot šos cilvēkus, kas ir dzimuši Latgalē un aizgājuši tālāk pasaulē, un tā pasaule arī, varētu teikt, ir aizgājuši uz Lielpilsētu, uz Rīgu. Viņiem, daļai cilvēku, viņi uzsver kā tādu ļoti lielu sasniegumu, kad, piemēram, saka, es jau no kurienes tu dzimis un kā, bet, viņš saka, jā, es no Latvijas, Latgale netiek pieminēta ļoti lielā mērā, un arī tiek teikts, es jau tur 10 gadus dzīvoju, tur Nīderlandē vai Skotijā, vai Īrijā, ar tādu kā ļoti lielu lepnumu. Vai arī tie, kas aizbrauc dzīvot uz Rīgu, kas arī, protams, saskaņā dvēseli, viss ir pareizi, un tad viņi ļoti uztver, ka, jau tur no saviem 20, jau 5 gadi vai cik, tas nav būtiski, viņi dzīvo Rīgā un viņi ir rīdzenieki, un šeit mēs gribējām vērst jūs uzmanību uz to, ka tādā mirklī, kad jūs paņemiet citas valsts enerģiju kā primāru, kad, tas ir kaut kāds, jā, tas ir sasniegums, tas, viennozīmīgi ir jūsu sasniegums, jūs esat aizbraukuši, pārvarējuši savas bailes, jums ir tikai jāsaprot, ka tā ir cita sistēma, kurā jūs ejiet, un tādā jaunajā sistēmā tam ir jābūt, tam jāpaiet laikam, lai ja jūs vēlaties tajā jaunajā sistēmā, pieņemot viņu noteikumus, viņu vērtību sistēmu, iedzīvoties līdz galam, tam ir jāpāriet laiks, un kad mēs gribētu vērst jūs uzmanības to, ka tiek primāri ņemts tas kā tāds labāks
jo tas ir kaut kur tālāk ārzemes, nu, tuvā Rīga, ja, tālā Īrija un tāda. Tanī mirklī šī sistēma, kur jūs nākiet no Latgales, jums padeve, Latgales spēka padeve tiek slēgta, un viņi tiek atstāti jums uz 10%, jo jūs labprāt pakļaujieties, jūs labprāt gribiet vērtības sistēmā pieņemt to, kas ir zemāks par šo Latgales enerģiju, un līdz ar to šī enerģijas padeve tiek samazināta. Ja šobrīd cilvēki to tā kā sapratīs un teiks, es esmu no Latgales, kas ir Latvijā, tad jūsu sirds enerģija viņa lēnā garā atjaunosies, un jūsu enerģijas padeve jums kā cilvēkam jau būs vismaz uz 70%, jo tas ir ļoti liels spēks. Un šeit ir, ja jūs saprotiet, kas ir sirds telpas cilvēks, kas ir tas, ar ko viņš iet un kā viņš sevi rāda pasaulē, tad jūs sapratīsiet, jebkurā vietā jūs dzīvojot, un saskatoties uz tiem cilvēkiem, ir mentalitāte, ir arī, protams, tautības, kurš ir savs temperaments, kurš ir savas būtības, kas nosaka līdz ar to, kur cilvēks ir, kurā tautībā piedzimis, viņam tiek saskaņāt dvēseles uzdevumu, kam viņš iet cauri, kādas savas kvalitatīvās īpašības viņam ir jānovērtē, kas viņam ir jāuzkrāj, kas ir jāpilnveido. Un Latgale ir ar to, Latgale ir spēcīga ar to, tieši ar šīs sirds telpas enerģiju, kas cilvēku uzpilda, kas ir šī jaunā laika viens no pašiem galvenākiem faktoriem. Tā kā mēs jums ieteiktu turpmāk apdomāt šo, un tie, kas ir aizbraukuši un atraduši sev jaunas mājas, sajust to, ka tas Latgales spēks, Latgales silts mīlestība jums ir, kā saka, māte šūpulī ielikta, un jūs viņu nesiet cauri laikiem, cauri tautībām, cauri vērtības sistēmām, cauri zemēm, kur jūs dzīvojiet, viņa ar jums ir kopā, un tas ļoti daudz lielā mērā arī jums būs vieglāk dzīvot ārpus Latgales, jums šī saikne, un tad jūs arī varēsiet tanī vidē, jau kur jūs esiet nonākuši, jo nepavelti jūs esiet tur nonākuši, ja, kad jūs šo sirds enerģiju varēsiet translēt jau tālāk, jau mainīt, tā kā ietekmēt šo enerģijas telpu, kurā jūs atrodieties. Un tie, kas līdz galām to neapzināsies, kas neizpratīs šo mūsu nodomu, ko mēs gribējām jums vēstīt, līdz ar to tā enerģija jums būs uz 10% daudz mazāka. Un šai sakarā arī, kad nomainās Latgales struktūrējošā civilizācijas ieinteresētība, viņa, kā mēs pirms tam teicām, bija plus un mīnus, šobrīd viņš pāriet plusā, jo tas laiks ir beidzies. Tad uz Latgali būs daļa cilvēku, kas vēlēsies atgriezties mājās no tiem, kam jau tur bija mājas, viņi vēlēsies atgriezties, viņi varbūt nesapratīs, kāpēc viņi grib atgriezties Latgalē, kāpēc viņus velk, jo tā ir šī sirds telpas enerģija, kas tiek arvien vairāk aktivizēta, un cilvēkus vilks atpakaļ mājās, bet šeit arī jums jāsaprot, ka tas ir saistīts ar jau dvēseles ceļa ielikto, un šeit dvēselēm būs jāaiziet savi uzdevumi, vai atgriezties vai nē, tas ir vesels attīstības ceļa posms cilvēkam, un līdz ar to tas cilvēkiem daļai būs priekšā, kā arī uz Latgali, kā savas mājas turpmāk izvēlēsies arī ļoti daudz, kaut kāda daļa cilvēku no pārējās Latvijas daļas, viņi meklēs mājas,
Latgalē gribēs dzīvot tajā telpā, kaut vai pat nesapratīs un var viņiem, piemēram, rada teikt, nu ko tu tai tur aizmirstības telpā darīsi, bet viņa sirds velk uz Latgali, viņš grib tur dzīvot, un tas ir saistīts tieši ar šīs sirds telpas aktivizāciju, kas ir jau reģiona apmērā, un tāpēc ienāks Latgales reģionā, ienāks jauni cilvēki ar jaunām idejām, ar jaunām mājvietām, kas pārbrauks, kas restaurēs un jau savas dzimtas mājas, tā kā veidos uz Latgales reģionā kā tādā. Un šai sakarā arī gribētu vēl pieminēt tādu faktoru, kad šobrīd tā kā sirds telpas enerģija Latgalē ir, viņa savā veidā ir, viņa tiek apzināti celta daudz lielākā mērā, tad arī, kas ir vērojams, kad aizies arī cilvēki, bet ne jau aizies kaut kāpēc, bet aizies tāpēc, ka viņa dvēseles uzdevums ir izpildīts uz zemes, viņš ir izdarījis visu, kas viņam ir jāizdara, un viņam nav jāsadarbojas ar šo jaunā laika sirds enerģiju, un tāpēc jums liksies kaut kas savādāk, bet tas būs viss pilnīgi saprotami un pieņemami, jo viņa dvēseli ir izgājusi savu ciklu, kas ir šīs divās enerģijās, un ja viņam nav tā kā turpmāk jāpieskarām šīm jaunām enerģijām, tad būs daļa cilvēku, kas saskaņās arī ar savu dvēseles ceļu pametīs šo zemes lauku, šo zemes dzīvi, lai atkal pārskatītu un jau izvēlētos sev jaunus ceļus, tā kā mēs gribam jūs vērst uzmanību, ka tas nav nekas tāds, kas jau šiem cilvēkiem vienkārši nav jāsatiekās ar šo jauno enerģiju, un tāpēc viņiem būs daļa, kas pametīs šo zemes dzīvi. Kā arī šis galvenais, uz ko vēl mēs gribējām, šī channelinga mērķis ir uz to, kad Latgale ir tāda vieta arī, kur veidosies, kur ir tas mūsu nodoms, kur veidojās jauna sirds platforma, kur satiekās cilvēki, tie ir no ļoti veiksmīgiem uzņēmējiem līdz vīram vai sievam, kas dzīvo meža vidū tādā vientulībā, viņus apvieno šīs sirds tīrība un vērtību sistēmas jau jaunās, un tiks veidota jauna platforma, kur jau šobrīd cilvēku apziņās, idejās nāk par tādas platformas veidošanu, bet viņa tādā lielā mērā tiks veidota, mēs viņu kā kūrējam veidot tieši Latgales reģionā, kas, protams, neaiznes visu Latviju un arī citus reģionus, kur šādu, bet šis channelings ir tieši pa Latgali, kur tiek kūrēta šo cilvēku satikšanās runas jau, kur tiks veidot šī jaunā platforma, kas ir saistīta ar sirds telpu, kur domas nāk no sirds telpas, ģenerēts un domāts. Un šeit ir jāsaprot arī tāda nianse, ko mēs uzreiz gribam jums pateikt, ka tā nav partija, ja? Tas neiet zem partija, jo zem partiju gadu desmitiem ir zināmi, tā ir pilnīgi savādāka struktūra sistēma, tās ir pilnīgi savādāka vērtību sistēma, nodoms un kūrējošās sistēmas, kas šitī ziņā, lai jūs saprastu, ka tā nav tādā veidā, kā tiek veidots partijas, ka tā ir platforma, kuru veidos cilvēki, kas ir šī atvērtajā sirdī, atvērtajā sirds telpā, nāks kopā, atradīs risinājums, kā veidot jaunu platformu, kas nav saistīta ar šo jau izdzīvojošo partiju sistēmu, jo viņa partiju sistēma, kā jūs ziniet, viņa jau ir gadu simtiem, un tā
forma kā tāda ir nokalpojusi un ir jāveidojas jaunai formai, kas tiek tieši kultivēta šī Latgales reģionā. Un vēl mēs gribam jums atgādināt tādu lietu, kad sirds platformā, kas tā kā jau tiek kūrēta no augstākajiem spēkiem, nav kā noteicoša, nav vispār kā nacionalitāte tāda, bet ir šī sirds telpas atvērtība, piedalīties, runāt un, kā saka, jo jūs vairāk ziniet valodas, jo tas ir jūsu plusi, jo jūs vairāk cilvēkiem variet sadarboties, runāt, diskutēt, uz ko iet, tā kā šeit nav nacionalitāte vispār šī jaunajā sirds telpas platformā, viņai nav nekādu nosacījumu un vispār nekādu pilnvaru šeit nav nacionalitātes un nav robežas. Kā arī būs tā, ka šī platformā gribēs, protams, iesaistīties arī esošās partijas, bet tas cilvēku kodols, kas būs jau, kas tiks veidoties, viņš ļoti labi izsijāsies un ļoti labi jūtams būs, kuri gribēs ienest šai platformā šo partijas tendenci un partijas virzienus, kas ir balstīti uz ego daļu, balstīti uz pilnīgi citām vērtību sistēmām. Un šeit, cik ātri šie cilvēki ienāks, tik ātri arī šie cilvēki aizies, jo viņu vērtības sistēmas nesakritīs, vai arī būs cilvēki, kas ienāk šai sistēmā no līdz šim kalpojošām sistēmām, un tas būs tas mirklis, kad arī atvērsies viņu sirds telpa, un viņi sapratīs, un, tā apziņa paplašināsies, un viņi sapratīs, jā, es vēlos saviem bērniem tādu nākotni, es vēlos šai zemē tādu labklājību un izaugsmi, un mainīsies ļoti lielā mērā, neskatoties uz kaut kādām finansēm, kas arī mainīsies līdz ar to, pāries šī sirds telpu platformā, lai veidotu jau attiecībā jaunu šo platformu, kas pēc mūsu ieskatiem arī turpmāk ies. Tas būs tāds sākums, kur veidojās un jau dzimst kaut kas jauns ar jau jaunā noteikto sistēmu, vērtību sistēmu, cilvēku dabu un par to, kā viņi redz šo attīstību tālākā nākotnē. Un šis ir darbs, kā saka, ļoti mazajiem soļiem ar sirds virzību, sirds domām, jūs atradīsiet viens otru. Tātad tie, kam uzrunā šis channelings, ko mēs varam ieteikt būt ausīgiem, vēl vairāk izstrādāt savas ego daļas, kur vēl jūs viņas jūtiet, un tas ir viss pilnīgi pareizi, jo cilvēks attīstās viņam, kā saka, viņš jāpakrata, jāiztīra viss liekais, lai viņš izietu tādā jaunajā līmenī, bet mēs esam ieinteresēti šī veidojumā, jaunajā sirds platformas veidojumā. Mēs jums kā atbalsts iesim, kā ceļa rādītājs, un kā mēs iesim, kā jūs to jutīsiet ar savu sirdi, kādi lēmumi, mēs palīdzēsim pieņemt arī lēmumus, mēs dosim idejas, tieši tāpat kā Dats šobrīd translē jums paļāvībā, jo viņi nezina, ko viņi teiks. Viņa ar paļāvību jūs ansēt, tā arī šie cilvēki, kas nāks šai platformā ar atvērto sirds platformu telpu, tā arī jums nāks idejas, kā pareizāk darīt, kā mierīgāk, jo jūs saprotiet, ka šī platformā, kā es teicu, nav tādī frekvencē nav nacionalitāte, tādī frekvencē nav naids,
Tanī frekvencē nav karš pret kaut ko, kad mēs tagad karosim un mēs būsim vislabākie. Šāda termiņa šai sirds telpas platformā nav, un tas jums ir jāsaprot, ka tas ir, ja jūs to sajutīsiet šobrīd ar sirdi, tā ir plūsma, kurā jūs ejiet, jūs nekarojiet, jūs neko nepierādiet nevienam, jūs veidojiet jaunu, un kā saka, laba māja ir tad, ja viņa veidota uz ļoti labiem pamatiem. Tā arī jūs, šī jaunā sirds platformas telpa tiek veidota uz jūsu sirds vērtību, uz jūsu atvērtību vienam pret otru, uzklausīšanu, diplomātiju, ļoti lielu diplomātiju šai laikā, kas būs ļoti vajadzīga, kad mēs dodam vietu savādāki domājošajiem, kad mēs neko negribam pierādīt viņiem, mēs zinām savu virzienu, uz ko jūs arī ejiet un ko jūs nākiet kopā, jūs runājiet, jūs nebaidieties teikt savādāku viedokli par to, kas ir bijis, jo, ja jūs apskatīsieties vēsturi, tad nekad nav viss ļoti balts, ja mēs ņemam vakardienas svētkus, 50 gadus viņus sumināja, tagad viņus nesumina, ja, bet mūsu senči cīnījās abās, bija tie, kas cīnījās vienā pusē un otrā pusē, bet tā ir mūsu dzimta, un tātad šī jaunā sirds platforma ir par to, kā jūs jau ziniet, tas ir par kopējo mieru, par mīlestību, par jaunu cilvēku, kas ir cilvēks, kas ir savākts, viņš ir kā fēniks sadedzis un viņš ir atdzimis no pelniem, viņš ir savā kodolā stiprs, spēcīgs. Tas ir stiprs un spēcīgs vīrietis, un tā ir tā pati stipra un spēcīga sieviete. Viņa ir kodolā spēcīga, un tai pašā laikā šī sieviete ir maiga, viņa rada, viņa palīdz, bet nepalīdz aiz tā, kad es palīdzu aiz līdzjūtības vai es kādu žēloju. Tam cilvēkam nav šādu sadaļu, jo viņš ir pieaudzis savā būtībā, un viņš ļoti labi redz, kur mēs varam, kā saka, piepalīdzēt, parādīt, bet mēs neskrienam un neglābjam kādu. Tā ir jauna civilizācija, tā ir jauna, tā var teikt, jauna civilizācija, kas nāk, kas ir ļoti viņi ir pašpārliecināti, viņi ir savākuši sevi mājās ar jaunu spēku, ar jaunu vērtību sistēmu, ar jaunu skatījumu, un tā ir pilnīgi jauna tāda pārvaldes sistēma, kas uz ko, protams, uz ko mēs, kāds ir nodoms šim černelingam, jo šai laikā ir tāda migla un cilvēki nesaprot, uz kurieni jāiet un kā tad ir, un tāda ļoti liela nolemtība, un nav šis vērķis, jo šobrīd lielai daļai, kas nav tikai, tas jau ir tādā ļoti globālā, ļoti mainīgi mainās šīs visas vērtības sistēmas, un šobrīd cilvēkiem vajag uz to, ko viņš var doties, bet, kā es teicu, tas nav, ka mēs ejam, mēs pierādam un mēs karojam. Mēs daram ar šo sirds telpu, ar sirds telpas gudrību, veidojam šo jauno sirds telpas platformu. Un, kā teicu, šobrīd cilvēki jau tiek noskatīti, tiek uzrunāti šai virzienā, un šeit būs 100% augstāko spēku atbalsts, iet aizsargāt, tāda sava veida aizsardzība, bet arī, kā es teicu, Latgale maina kurējošās sistēmas, kas ir arī ļoti, kas ir vienkārši ir beidzies vecie līgumi, un tagad ir jaunas vienošanās arī saistībā Latgali, tā kā līdz ar to šeit aiziet tāds ļoti lieli plāni tieši uz Latgales reģionu, uz Latgales cilvēku saliedēšanu, kad tas ir vienalga, vai tu esi Sēlis, vai tu esi Latgales, tu esi cilvēks, un tu dzīvo uz tās vietas, kur šī enerģija tā kā tiek pastiprināta ar vien vairāk un vairāk, un šī sirds telpa cilvēkiem
paplašanāsies un jušana būs, un, protams, ka tas ir laiks arī, kad ļoti lielā mērā būs ļoti daudz cilvēkiem tā trigeris, kā skaudība, neiejūtība. Tas ir arī šobrīd vēl tāds laiks, kad cilvēki nāk arī Latgales reģions, kad viņiem jāizdzīvo savas iepriekšējo dzīvju līgumi, jānoslēdz tie, kas arī ir ar maģijām nodarbojušies šai dzīvē, vēl ir jāsadara lietas, lai nolīdzinātu šo karmisko faktoru, kur mēs esam katrs plus mīnus bijuši gan melnā sarā, gan baltā sarā, un šobrīd katrs arī noslēdz, katrs individuāli noslēgs, un varbūt tas Latgals ir tāds, kur notiks daudz ātrākā veidā šī individuālā noslēgšana veco līgumu, lai var jau iet pēc jauna scenārija uz priekšu, un arī bērni, kas jau dzimst Latgales reģionā, viņi arī gan ir jau šie jaunie bērni, kam jau ir šī sirds telpa atvērta, un viņi var piedzimt pilnīgi pie tādiem vecākiem, kam ir šī sirds telpa aizslēgta, lai izietu arī vēl savu dvēseles ceļu turpmāk.